Tālāk šī kārta ir izšuvusi, bet pirms tam vēl es parādīšu, kā vēl var taisīt, piemēram, acis piegrieznis. Vispārībā apciemot veikaliņus, kur ir vecas mantiņas, ir tev labi, kur ir iekšā šīs gan piegrieznis un plāni visādi papīri, gan arī šo te var vēlāk izmantot nokopēt. Tāpēc kokapīrs var būt ļoti labs mūsu draugs. Kā jūs redzat, viņas ļoti smukas figūriņas var izmantot. Un ko vēl var līmēt? Kā jau es teicu, principā visu, ko gatavos papīru komplektus. Šī te firma Recollections ir ļoti laba. Gan arī šos te, ja tā kā nākamā kārta ir, kurai liekam virsū vispirms tā kā iedomājamies rāmi. Mēs izdomājam, pirms kādā veidā mēs skatīsimies šādā vai šādā zīmē, un kādā mēs gribam, mēs šajā video, ko es gribu rādīt to pašu pamat principu, ka šī kārtā mēs uzliekam apkārt krāsu, vidū ieliekam džeso, lai šis te portrets ir iespējams uzzīmēt, jo džeso ir tāds slānītis, kuram pēc tam nespīd cauri šī te pamat daļa, un kuram virsū var droši zīmēt. Un ar ko var to krāsu pielietot, ir daudz atkal dažādas iespējas. Nav obligāti vienmēr jālieto otas, lielas vai mazas otas. Izmantojam dažādas materiālus, ne tikai krāsojamos materiālus, bet arī šo te. Tāpat tās ar šie te ir tie spanži. Es vienā no video rādīju vienkārši tādu slānīti, tādu ar lielākām poriņām nogriež gabaliņu. Vai arī ar vecām bankas kartēm vai dāvanu kartēm, tādām, kas ir elastīgas, un tas ir tas, ko es tagad izmantošu. Un vai arī ir kaut ko tādu, vai arī pat ar rullīti. Mēs rulējam virsū krāsu, vai arī jebko citu, ar ko var krāsu dabūt virsū. Citiem vārdiem sakot. Tas ir atkarīgs no tā rezultāta, ko jūs gribat sasniegt vai procesu. Un atkal savukārt skatāmies krāsas, kādā veidā toņi ir kopā, tāpēc teicu vienā video arī jau, kā ir labi, kā ir redzams ne tikai virsū šeit kādas krāsas ir, jo dažreiz viņas nav precīzi tādas, kādas ir šeit. Redziet, ir diezgan liela atšķirība, te ir rakstīts Crimson Red, bet te uz vāciņa var redzēt tikai īstu krāsu, te ir gan izē brūns un te ir košs tāds skaists sarkans. Kas, man liekas, ir kopā ar šo te, vai arī šis dzeltenais tonis. Mēs izvēlamies dažādas šīs krāsas, kas saskan kopā ar to, kas mums jau ir. Protams, mēs arī varam uzjaukt krāsas. Es tikai tagad meklēju ātrumu nolūkos kaut ko, kas man varētu būt paletē jau gatavs. Un šajā kārtā mēs taisam šo te rāmi, tad mums te ir džeso. Un tad varam lietot, bet tas nav obligāti. Šajos darbos ir visādi varianti, un atkal atceramies, ka nav viens vienīgs un nav pareizais un nepareizais, bet šī ir tā kārta, kurā mēs, ja mums ir padomā, tad mēs arī liekam trafaretus. Viņus var likt, var nelikt, var uzlikt krāsu tā, lai te tikai spīd cauri tas materiāls. Ir dažādi varianti. Pēc tam, kad viss nokrāsots ar akrilu, šis ir akrila slānis. Pēc tam nākamā trešā kārta ir ar modpoču, kur noklājam. Principā to modpoču mēs klājam tikai tad, kad visas krāsas ir gatavas. Visu, ko mēs esam gribējuši salikt, tas ir salikts. Un pēc tam, tajā nākamajā kārtā, tad tur ir zīmodziņi un poska, vai arī kaut kas cits, kas kaut kādas līnijas. Un, protams, arī var krāsot tālāk, ja, bet tas viss galvenais ir šis te slānis. Šajā slānī mēs to visu darām. Un tā, ķeramies pie darba. Kā jūs redzat, ar šādu te priekšmetu. Var arī veikalos ir tādi speciāli, ar ko krāsu liek savādākā veidā, tādas špaktelītes. Vai arī ar šo te, tas ir pilnīgi rezultāts atkarībā no tā, ar ko tie krāsu uzlikt. Un reku rodas tādas tekstūriņas no
no tā, kas mums tur ir uzlīmēts apakšā. Un, protams, nožāvējam, pirms mēs kaut ko tālāk darām, mēs nožāvējam nožāvēts. Tad ņemam džeso. Džeso ir dažādāki. Šis ir baltais, ko es tagad likšu, lai es varu šo uzlikt virsū. Bet ir arī caurspīdīgais un ir arī melnais. Tā kā gribam no tā, kādas ir vēlmes, ko tālāk darīt, mēs lietojam šo džeso. Džeso, viņš ļoti labi sagatavo to, ko mēs tālāk gribam darīt, jo pēc tam ļoti labi klāsies virsū krāsa un nespīdēs šis te pamatiņš. Apmēram iekrāsojam tur, kur mēs domājam, ka mums būs zīmējums. Mati, piemēram, iestur jau virsū, kā jau jaukto materiālu mākslas darbā. Nav obligāti visur likt šo te, tikai vienkārši man gribas, lai seju var izteikti redzēt, un kur ir kakls, un droši vien tas ir viss, kur es likšu šo džeso. Atkal nožāvējam šo kārtu, un tā gan nav kārta, kā jau es teicu, ir ļoti dažādas lietas, ko mēs darām šī kārtā, bet tā skaitās viena kārta, kaut arī es saku kārtu un žāvējam, kārtojam un žāvējam, bet tā skaitās viena un tā pati kārta, tad es pateikšu, ka mēs sāksim nākamo, un nākamā būs vienkārši ar modpoģu noklāta kārta, tā kā, var teikt, game over, var teikt, tā kad viss ir izdarīts šajā kārtā. Žāvējam un tad ejam pāri trafareti. Vispār es domāju, ka es gribu vēl vienu krāsu pielikt. Šajā te kārtā, tas, kā es teicu, nav tāda likuma. Te ir vadlīnijas, bet tas nav likumi, nekas no tā. Un te varat likt kā rāmu vienu krāsu vai vairākas. Es gribēju likt vienu šī tutoriālī, bet man vienkārši bija tāda sajūta, kad vajag uzlikt vēl vienu krāsu. Un tā ir mana mīļā zelta krāsa. Un viņu uzlikt nedaudz, tikai tā, lai nedaudz tā kā izsūtot. Kā tas iznāks, izklausies. Tajās vietiņās mēram, kur ir tas kā tekstūriņa. Tātad tur. Tikai tāda zelta krāsa. Ja mēs liekam trafaretiņus, tad neliekam tikai vienā vietā. Mēs cenšamies kaut kur kādās 3 vietās viņu uzlikt. Un skatoties no šīm krāsām, man jau ir pateikta, kā šis te dzeltenais sarkanais, tad te varētu būt kaut kāds zaļš, tādā tonītī apmēram kā šeit. Kā jūs redzat, šajā reizē es neskatos krāsot, lai es parasti sekoju līdzi, bet es uzticos tam, ko šie dizaineri ir salikuši kopā, vienkārši ticos viņu idejām. Un viņš var būt arī ļoti nemanāms. Kā jūs redzat, te ir ļoti plāni, ļoti it kā nemanāmi, bet padara kaut ko uzreiz raibāku, tādu interesantāku. Tā ļoti prātīgi. Var likt arī vairākus trafaretiņus. Tas ir atkarīgs no vēlēšanām. Vēlēšanās no tā, kāda ir doma.
Pēc tam uzkrāsosim sejas krāsu. Man ir šis komplekts, bet jebkurš no ādas krāsas, arī pats, protams, var uzjaukt, lai notiktu tas visātrāk. Paskatieties kādu no akrila krāsām, kurus jau ir sajauktas priekš sejas krāsas. Šeit vēl tālāk pēc tam ēnosim un darbosimies. Tie ir tikai tas pats pamats, kuru vispirms nožāvēsim un tad ēnosim pēc tam. Šī būs seja pēc šī te. Un, lai jums arī būtu tāda pati, meklējiet PDF un pēc tam ar kopapīru nokopējiet. Arī jums uztaisīju nospiedumu šādu te. Ar kopapīru arī jūs varat to nokopēt, ja jūs gribat. Tāpēc arī jebkuru citu, ko jūs atrod, jūs varat nokopēt. Un nevienmēr ir jāpavada laiks, radot tādu riktīgu mākslas darbu, ja mēs varam jau gatavu šabloniņu izmantot, jau kaut ko gatavu. Šeit augšā būs matu līnija, to es nekrāsošu tagad ar šo akrilu krāsu. Prasās vēl pēc kaut kā. Es vēl uzlikšu arī zīmogus, bet pirms zīmogiem uzšķiedīšu kādus pilienus ar kaut ko baltu. Nedaudz paņemam baltu akrilu, rotiņu atšķiedam. Un tāds pēc nedaudz neuzkrītoši. Ja grib ļoti daudz, tad var paņemt zopirstu un tā sarsu. Uzsarienkt dusmīgi krāsu. Tad viņš šķīs ļoti daudz. Bet šeit tā, visam nedaudz tikai. Māksliniecisku nekārtību. Otrs, ko es gribu, visam nedaudz zeltiņu. Vēlšu zeltiņu pigmentiem. Tad nopunktojos. Tā, mums ir kolāžas karte, tad mums ir krāsu karte, kas ir šeit, ko mēs izdarījām. Un trešais ir viss, kas cits uz ūdens bāzes, ūdens krāsu krītiņi, zīmuļi, dželātos un daudz citu mākslas materiālu ietilpst šajā kategorijā. Ieskaitot arī šo, ir dažāda veida šie ūdenī šķīstošie krītiņi. Viņš ir tā kā parastais zīmols, bet tad, kad iet ar krāsu pa virsu, tad viņš izšķīst un veido ēnas. Bet ar šajā kārtā ir diezgan uzmanīgi, jo pēc tam, kad mēs klāsim virsū nākamo kārtu, kas būs Mod Podge, un kad mēs gribēsim noslēgt šo kārtu, tad šie te plūst. Ir jābūt diezgan uzmanīgiem, kā mēs šo te lietojam, bet ar nieku laikā arī nevajag baidīties, jo šī vēl nav pēdējā kārta. 5. kārtā vēl mēs zīmēsim acis, lietosim poska. Šajā kārtā mēs nelietosim poska. Nu tā, daram. Citreiz mēs visu kaut ko citu zīmēsim, bet šī reizē vienkārši paņemsim šo te. Un jums, par cik nav šis trafarets, paņemiet ar kopapīru. Vienkārši nokopējiet uz sava zīmē. Pirms apvalkam kontūriņas, izdomājiet, kas jums būs par matiem, kāda veida frizūras. Vienkārši savilku tā.
Pēc tam kaut kādas sejas krāsas, ar ko mēs varam ēnot. Man ir pamatkrāsa šī te, un tad pārējās jau daudz un ko neēnosim. Vienkārši pavisam nedaudz kaut ko pamēģināsim. Šo te es nopirku, lai redzētu, kā ja piemēram šī gaisa, kā šīs ēnas krīt, bet tā nav tik ļoti būtiska nozīme. Es tikai pamēģināju saprast, ko es daru, kādā virzienā es daru. Un, ja, piemēram, gaisma nāk no šīs puses, tad kā seja tiek apspīdēta. Vienkārši tā, lai mācītos drusku ēnot. Tas nav tik būtiski. Tā, sākam šo procesu. Kur ir matu līnija, tur ir tumšāks, un mums palīdz šis te ūdenī šķīstošais grītiņš ēnošanas procesā.
Kumatus zīmēsim, pēnstēsim. To acu māmiņu pēc tam uzzīmēs. Acu sīlītes māmiņu. To tik zīmēsim.